Pievienojies Mirslavas sveicienam šajā svētdienā. Tiešām liels prieks redzēt jūs visus šeit. Tīpaši tos, kuri piedalījās tajā mežonīgajā skrējienā. Prieks, tiešām prieks. Šajā dienā mēs turpināsim pārdomāt raksturvietu no Apstuļu darbu grāmatas. Tādēļ aicinu, ka mēs varam atvērt šo grāmatu. Un mēs lasīsim no 8. nodaļas, sākot ar 26. pāntu līdz nodaļas beigām. Apstuļu darbi, 8. nodaļa, 26. pāns. Bet kunga eņģēlis uzrunāja Filipu sacīdams: Celies un ej uz dienvidiem pa ceļu, kas ved no Jeruzalemes uz Gazu. Tur ir tuksnesis. Viņš cēlās un gāja, un redz, tur bija kāds vīrs, etiopietis. Etiopijas ķēniņienes Kandakes varens augstmanis. Viņas mantnītes pārzinis, kas bija nācis no Jeruzalemes pielūgt Dievu. Un viņš bija atceļā un sēdēja savos ratos un lasīja pravieti Jesaju. Tad gars sacīja Filipam: ej klāt un turies līdzi šiem ratiem. Pieskrējies klāt, Filips dzirdēja viņu lasām pravieti Jesaju un jautāja: vai tu arī saproti, ko tu lasi? Tas atbildēja: kā gan es to varētu, ja neviens man nepaskaidro? Un viņš uzaicināja Filipu iekāpt un apsēsties sev līdzās. Bet vieta, ko viņš rakstos lasīja, bija šī: viņš ir kā avs, ko ved uz kaušanu, kā jērs cirpēja priekšā kluss, un viņš neatver savu muti. Viņa pazemošanas dēļ taisnīga tiesa viņam likta, kas izskaidros viņa paaudzi, jo viņa dzīvība tiek paņemta prom no zemes. Ķēniņienes augstmanis Filipam jautāja: saki lūdzams, par ko pravietis te runā? Par sevi vai par kādu citu? Tad Filips ar šo rakstu vietu sākdams pasludināja viņam evaņģēliju par Jēzu. Turpinot braukt pa ceļu, tie nonāca pie ūdens, un augstmanis sacīja: redzi, kur ūdens, kas man gan kavē mani, lai es tiktu kristīts? Filips viņam atbildēja: ja tu no visas sirds tici, tad var. Tas teica: es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Tad viņš lika apturēt ratus, un viņi abi, Filips un augstmanis, iekāpa ūdenī, un Filips viņu kristīja. Kad viņi iznāca no ūdens, kunga gars aizrāva Filipu prom, un augstmanis viņu vairs neredzēja. Viņš līksms turpināja savu ceļu, bet Filips, nokļuvis Azotā, gāja pa visām pilsētām un sludināja evaņģēliju, līdz kamēr nonāca Cēzarejā. Tas ir Dieva vārds šai dienai. Pirms mēs pārdomājam šo Dieva vārdu, tad arī lūksim, lai pats Dievs mums palīdz ar sapratni. Lūksim. Debes Tēvs, mēs Tev patiesi pateicamies par to, ka mums ir pieejams Tavs vārds. Un tādēļ mēs lūdzam, palīdz mums to saprast un palīdz, lai tā nebūtu tikai tāda informācija, kādi interesanti jauni fakti, bet ka mēs šīs lietas Tavā žēlstībā varētu iedzīvināt savā dzīvē. Vairo mūsu ticību Tev un vairo mūsu pārliecību par Tavu darbu šajā pasaulē un arī mūsu pašu dzīvē. Kungs, to lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Es sākšu tādu ļoti tiešu jautājumu. Jums nav skaļi jāsaka atbildes, bet kristieši, kādēļ jūs šodien esat šeit? Kādēļ jūs esat šeit? Tāpēc, ka šeit ir vēsāks nekā tur ārā? Tāpēc, ka mācītājs aizsūtīja īziņu, ka ir jābūt? Vai kas tam līdzīgs? Pirms mēs te sākam visādi šādas jautras atbildes sniegt, es pārfrāzēšu un precizēšu šo jautājumu. Vai tas, ka jūs ticat Kristum un tādēļ šajā dienā esat šeit, lai kopā ar visiem citiem Kristum ticīgajiem piedalītos dievkalpošanā, vai tā ir tāda nejaušība un sagadīšanās, vai arī neizskaidrojama, laba, varena, gudra Dieva darba rezultāts? Nejaušība vai Dieva darba rezultāts? Lasot Bībeli, mēs esam aicināti ieraudzīt, ka pasaulē, kuru pārvalda suverēns Dievs, īstenībā nejaušības, laimīgas vai nelaimīgas sagadīšanās un apstākļu sakritības nemaz nepastāv.
Protams, par šo tematu mēs te varētu sākt diskusijas un debatas un laust vienu otru šķēpu, bet šīs dienas raksturvieta, manuprāt, lieliski parāda to, ka Dievs ir tas lielais evaņģēlists, kurš vēlas glābt dažādus cilvēkus šajā pasaulē. Un, lai to izdarītu, viņš šos cilvēkus ieliek, kā latvietis saka, īstajā laikā, īstajā vietā, kopā ar īstajiem cilvēkiem. It viss šajā pasaulē notiek, lai īstenotu Dieva, šī lielā superevaņģēlista nodomu. Un kas ir šis nodoms? Cilvēkus vest pie Kristus, celt savu draudzi. It viss, kas šajā pasaulē notiek tādēļ, lai Dievs dažādos veidos, bet palīdzētu kristiešiem pieaugt un nobriest. Kāpēc? Tāpēc, ka Dieva lielais mērķis ir visas lietas apvienot zem Kristus, debesīs un uz zemes, un Kristum līdzās stādīt draudzi. Bet, draugi, tas nenozīmē to, ka mēs kā tādi hokeja čempionāta fani vienkārši sēžam dīvānā, skatāmies, kā Dievs dara savu darbu un sakam, sārauj. Tas to nenozīmē pareizi. Tāpēc, ka šīs dienas raksturvieta no otras puses parāda tik skaidri, ka Dievs šos savus nodomus īsteno. Kā viņš īsteno caur situācijām, caur apstākļiem un caur Dieva ļaudīm, kas pasludina evaņģēliju vēsti, patiesību par Kristu citiem. Tad es aicinu, ka mēs varētu ieskatīties šajā neparastajā raksturvietā un gal galā izdarīt kādus ārkārtīgi svarīgus secinājumus par to, ko tas māca mums. Un tā mēs redzam, ka šī raksturvieta sākas ar tādu pēdiņās nejaušu divu cilvēku satikšanos kaut kur uz tūkstneša ceļu starp Jeruzalemi un Gazu. Šī ir vasaras svētku svētdiena, lai arī vasaras svētki varbūt nav tāda paša kalibra svētki kā Ziemassvētki un Lieldienas, taču mēs zinām un atceramies, ka vasaras svētku dienā, kas ir aprakstīta apstuļu darbu 2. nodaļā, notiek, ja tā varētu teikt, Dieva šī lielā nodoma glābšanas plāna nākamais solītis. Mēs redzam, ka apustuļi sludina evaņģēliju un pār ticīgajiem cilvēkiem nāk svētais gars. Un kopš tā laika mēs redzam, kā šī paša gara spēkā caur evaņģēliju pasludināšanu draudze aug. Un iepriekšējās nedēļās, ja jūs šeit bijāt, mēs esam jau redzējuši, ejot cauri šai grāmatai, ka šīs evaņģēlijas pa Kristu viņš veļās, neapturami veļās uz priekšu. Jo vairāk to mēģina apturēt un ierobežot, jo vairāk tas spiežās uz malām. Tas ir tā kā, nezinu, man tā problēma reizēm, ka no rīta piecelies un mēģina tur sasukāties, un tie mati visu laiku spītīgi uz visām pusēm. Kādam iespējams arī līdzīga problēma. Jo vairāk tu to evaņģēliju mēģini ierobežot, jo vairāk viņš sprākst uz visām pusēm. Un tas ir tas, ko mēs redzam. Sākot ar Jeruzalemi, ar tūkstošiem ticīgo. Tas iet pa Jūdeju. Un pēdējās pāris nedēļas mēs esam pavadījuši Samarijā, kur arī samarieši nāk pie ticības. Mēs lasām 25. pantā, ka šis evaņģēlijs tiek sludināts daudzos Samarijas ciemos. Bet tagad no tāda liela skrējiena pāri teritorijām un daudzajiem cilvēkiem un daudzajiem ciematiem un pilsētām mūsu uzmanība tiek pievērsta diviem cilvēkiem. Mēs redzam Kristus mācekli Filipu, un mēs redzam šo vārdā nenosaukto galmenieku, finanšu ministru no Etiopijas. Un mēs jau uzreiz esam aicināti ieraudzīt to, ka šīs satikšanās atrodas pats Dievs. Ieskatieties, kā sākās šī raksturvieta. Bet kunga eņģelis uzrunāja Filipu sacīdams: celies un ej uz dienvidiem pa ceļu, kas ved no Jeruzalemes uz Gazu. Tur ir tuksnesis. Un viņš cēlās un gāja. Filips šajā brīdī
dzirdot šos eņģeļu vārdus, visticamāk atradās Samarijā. Ja? Tur notiek atmoda, kur notiek lielie evaņģelizācijas pasākumi. Bet pēkšņi viņš dzird, mēs nezinām, kā tieši, vai viņš to eņģeli redzēja, vai tas eņģelis viņam kaut kā tā citādāk pateica, ka viņam jādodas uz šo nomaļo ceļu, uz šo tūkstnes ceļu, kas ved no Jeruzalemes uz Gazu, un mēs redzam to, ka Filips paklausa. Viņš saprot, ka tā nav vienkārši kaut kāda tāda noguruma radīta balss, bet tas ir Dievs, kurš viņam saka, un viņš dodas. Un tur viņš ierauga kādu vīru, skatāmies tālāk. Un redz, tur bija kāds vīrs etiopietis ķēniņienes Kandakes varens augstmanis. Viņas mantnīcas pārzinis, kas bija nācis uz Jeruzalemi pielūgt Dievu. Viņš bija atceļā un sēdēja savos ratos un lasīja pravieti Jesaju. Šajos divos pantos mēs redzam vairākas tādas interesantas detaļas. Pirmkārt, šis cilvēks ir etiopietis. Tas nozīmē, ka viņš ir pagānu izcelsmes. Otrkārt, šis cilvēks ir Etiopijas ķēniņienes augstmanis, finanšu ministrs. Viņš ir ārkārtīgi ietekmīgs cilvēks. Un treškārt, viņš ir einuhs. Tajā laikā nebija nekas neparasts, ka daudzi šie augstmaņi, it īpaši, ja viņi kalpoja karalienēm un ķeizarienēm, ķēniņienēm, viņi tika kastrēti, šie vīrieši. Tā bija tāda normāla ierasta lieta. Taču iespējams mūs nedaudz pārsteidz cita detaļa. Proti tā, ka šis ietekmīgais etiopietis, pagāns, einuhs, viņš ticēja jūdu dievam. Viņš ticēja jūdu dievam. Patiesībā tas, ka pagāni novērsās no saviem dieviņiem un dievībām, nebija nekas pārāk neparasts. Tas nebija nekas pārāk neparasts. Mēs varam Bībelē lasīt šur un tur, un mēs varam arī ārpus Bībeles lasīt, ka reizēm tiešām pagāni atstāja savas tradīcijas un viņi pievērsās jūdu dievam. Un tā šis etiopietis, viņš nāk, mēs nezinām, kur viņš īsti dodas, vai viņš dodas māju, vai viņš dodas tālāk savā vizītē, bet viņš ir bijis Jeruzalemē uz dievkalpojumu. Un turklāt tā viņa ticība īstenībā ir reāla. Tā nav tāda, kā reizēm cilvēks saka, ķeksīša ticība. Ik pa laikam jau katram ir jāaiziet uz baznīcu. Nē, šis cilvēks, viņš sēž savos ratos, mēs nezinām, cik viņš tur ilgi brauc, bet viņš lasa rakstus. Viņš lasa no vecās derības praviešu Jesajas grāmatas. Un šeit ir viena maza piezīme, pie kuras mēs īstenībā atgriezīsimies nedaudz vēlāk. Lai arī šis etiopietis ticēja dievam, lai arī viņš bija izslāpis pēc patiesības, viņš lasīja dievu vārdu, viņš bija einuhs. Un tas savukārt nozīmē to, ka viņam bija zināmi ierobežojumi attiecībā uz tempļa sadraudzību. Ne viss viņam bija ļauts šī viņa apstākļa, vērā ņemamā apstākļa dēļ. Bet, kā es teicu, mēs pie šī vēl atgriezīsimies pēc brīža. Tad mēs redzam, ka Dievs Filipam ir licis doties uz tūkstnešaino Gazas ceļu. Tur viņš redz etiopieti, kurš ir dievticīgs un ar daudziem jautājumiem. Un iespējams šajā brīdī Filips pie sevis domā, labi, es esmu atnācis te, tā kā skatos GPS koordināts ir pareizās, es esmu īstajā vietā, es esmu tūkstnesī, te ir ceļš, bet ko man tālāk darīt? Tā kā tieši tā, tūlīt redzēsim. Skatieties tālāk, 29. pants. Tad Gars sacīja Filipam, ej klāt un turies līdzi šiem ratiem. Pieskrējis klāt, Filips dzirdēja viņu lasām pravieti Jesaņu jautāja. Vai tu arī saproti, ko tu lasi? Un tas atbildēja, kā gan es to varētu, ja neviens man nepaskaidro. Un viņš uzaicināja Filipu iekāpt un apsēsties sev līdzās. Un, draugi, šajā brīdī Apostuļu darbu grāmatas autors mums palīdz ieraudzīt to, kāpēc tad
Filipam bija jādodas no Samarijas ziemeļos lejā uz dienvidiem uz šo tūkstneša ceļu. Mēs redzam, ka Dievs gribēja, lai Filips, Kristus sekotājs, satiek šo einuhu no Etiopijas. Cilvēkiem iespējams varētu likties, ka tāda sagadīšanās, tāda nejaušība, bet mums ir ļauts ieskatīties tā kā aiz priekškara tajā, kas tur notiek. Pēc tam pastāstīšu, labi? Dievs lika Filipam pieiet pie ratiem, kuros Etiopietis lasīja Jesajas grāmatu. Tas bija Dievs, kurš viņam lika. Turklāt mēs varam pieņemt, ka tieši tāpat kā Dievs bija vadījis Filipu uz šo tūkstneša ceļu, tieši tāpat Dievs savā laikā, savā veidā bija licis Etiopietim kaut kādā veidā nonākt tur, kur viņš ir nonācis. Nonākt Jeruzalemē, nonākt pie kaut kādas atziņas par Dievu, nonākt pie tā, ka viņš lasa Jesajas grāmatu. Tas, ko mēs šeit redzam, ir īstais laiks, īstā vieta, īstais cilvēks, īstie rati, īstais raksturullis, īstā rakstu vieta. Cilvēcīgi tūkstneša ceļš, nekurienes vidus, būtu pēdējā vieta, kur satikties cilvēkiem, kur viens lasa Jesajas grāmatu un to nesaprot, un otrs, ja tā var teikt, ir eksperts, kurš var palīdzēt saprast. Tas jautājums ir, vai tā visa ir nejaušība vai noslēpumains un gudrs Dieva darba rezultāts. Un, draugs, es pabeigšu, un tad mēs varēsim parunāt, labi? Sarunājuši? Super. Un šo abu vīru starpā izceļās saruna, kas izmaina šī etiopieša dzīvi. Saruna, kas izmaina pilnīgi visu. Ko tad etiopietis lasīja? Skatieties no 32. panta. Bet vieta, ko viņš rakstos lasīja, bija šī. Viņš ir kā avs, ko vad uz kaušanu, kā jērs cirpēja priekšā kluss, viņš neatver savu muti. Viņa pazemošanas dēļ taisnīga tiesa viņam likta, kas izskaidros viņa paudzi. Ja viņa dzīvība tiek paņemta prom no zemes. Ķēniņienes augstmanis Filipam jautāja, saki lūdzams, par ko pravietis te runā? Viņš runā par sevi vai par kādu citu? Tad Filips ar šo rakstu vietu sākdams pasludināja viņam evaņģēliju par Jēzu. Mēs redzam, ka šī rakstvieta no vecās derības, no Jesajas grāmatas, tā apraksta aitiņu, jēru, kas tiek vests uz templi, lai tas tiktu nokauts. Tā ir normāla prakse jūdu reliģijā. Proti, cilvēki templī pienesa upurus Dievam, kāpēc? Tāpēc, ka viņi zināja, ka viņi ir grēcinieki. Un tāpēc, ka viņi bija mācīti, ka, lai grēcinieks iegūtu attaisnošanu Dievu priekšā, Dievu piedošanu, par to bija jāmaksā. Un tā šī vaina, kas cilvēku raksturoja, tika uzlikta šim lopiņam, šai aitai. Taču tas interesantais ir tas, ka šajā rakstvietā Jesaja jau nerunā par aitu, pareizi. Jesaja runā par personu, par cilvēku, kas uzņemsies cilvēku grēkus. Un no konteksta, protams, mēs zinām, ka šī persona ir Jēzus. Viņš ir tas, kurš uzņemās cilvēku sodu. Viņš ir tas, kurš izdara to, ko neviens vērsis, neviena aita, neviena kaza, neviens balods, ko cilvēki varētu upurēt, spēja izdarīt. Un mēs redzam, ka viņš ir kluss. Ko tas nozīmē? Viņš to dara labprātīgi. Jēzus netika ar varu kaut kur aizvilkt pret viņa gribu. Nē, viņš pats to gribēja. Neviens viņam to neuzspieda. Viņš to dara no brīvas gribas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš saprot, ka tā ir vienīgā iespēja, kā cilvēkiem dāvāt glābšanu. Un tāpat mēs redzam, ka šis viens, kas tiek upurēts par cilvēkiem, viņš ir pilnīgi nevainīgs. Viņš ir nevainīgs. Tā tiesa un viss, kas ar viņu notika, ir safabricējums. Labprātīgs, nevainīgs upurjērs, kurš tiek galā ar cilvēka grēku. Un mēs redzam, ka tālāk Filips Etiopietim palīdz saprast šo lietu. Viņš izskaidro evaņģēliju
par Jēzu. Jēzus nāca uz šīs zemes, labprātīgi pacieta visu, kas viņam bija jāpacieš, lai parādītu žēlastību cilvēkiem, nomirdams par viņiem, samaksājot par viņu grēku, sagādājot viņiem attaisnošanu un izlīgumu ar mieru. Šajā brīdī es gribētu atgriezties vēlreiz pie tās detaļas par to, ka Etiopietis bija Einuhs. Jo, manuprāt, šajā brīdī notiek kaut kas ārkārtīgi svarīgs. Un īstenībā šajā brīdī cilvēces vēsturē piepildās vēl viens pravietojums, jeb apsolījums, par ko runāja sensenos laikos vecā derība. Filips Etiopietim palīdzēja saprast Jesajas grāmatas 53. nodaļu. Šis citāts ņemts no 53. nodaļas. Un ja mēs lasītu Jesajas grāmatu tālāk, mēs lasītu 54., 55. nodaļu, tad mēs redzētu, ka pravietis runā par to, ka šī žēlastība un šī atjaunošana, ko sarūpē šis viens, proti Jēzus, viņa attiecās uz Dieva ļaudīm. Dieva ļaudis, vēsturiskā Dieva tauta, var tikt atjaunota. Viņi var atgūt sadraudzību un mieru ar Dievu. Bet, draugi, tad mēs nonākam pie 56. nodaļas Jesajas grāmatā. Atvērsim Jesajas grāmatas 58. nodaļu. 737. lapuse. Pagaidīšu, kamēr jūs atverat. Tātad Jesajas 56. nodaļa, 737. lapuse. Un es nolasīšu no 3. panta līdz 7. Pravietis saka šādus vārdus. Svešinieki, kas sako kungam, lai nesaka, kungs mani nošķīrs no savas tautas. Un einuhs, lai nesaka, redzi, es tikai savs koks. Jo tā saka kungs, einuhiem, kas ievēro manu sabatu un izvēlas to, kas man tīkams, un cieši turas pie manas derības, es došu palīga roku un slavu savā namā un mūros. Tas labāk par dēliem un meitām. Mūžīgu slavu es tiem došu, tā nekad nezudīs. Svešinieki, kas seko kungam, lai kalpot viņam, lai mīlētu kunga vārdu, lai būtu viņa kalpi ikvienu, kas ievēro sabatu un to nesagāna, kas cieši turas pie manas derības. Es aizvedīšu uz savu svēto kalnu un iepriecināšu savā lūgšanu namā. Viņa dedzināmie upuri un kaujamie upuri, kas būs tīkami uz mana altāra, un man namu sauks par lūgšanu namu visām tautām. Draugi, mums ir jāsaprot, ka problēma jau nav tikai tas, ka Einuham ir problēma attiecībās ar Dievu. Pilnīgi visiem cilvēkiem, visām tautām ir problēmas attiecībā ar Dievu. Mēs visi pēc savas dabas tā drosmīgi nevaram tuvoties Dievam un kaut ko no viņa pieprasīt un kaut ko no viņa sagaidīt. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs visi esam vainīgi viņa priekšā. Mēs visi esam grēcinieki. Bet šis nevainīgais Dieva jērs, kurš tika aprakstīts 53. nodaļā, ir kļuvis par reālu cerību un glābšanu ne tikai Dieva tautai, Jesajas grāmata 54, 55, bet šajos vārdos, ko mēs nu pat kā lasījām, cerību visām tautām, lai cik svešas tās arī nebūtu, un arī einuhiem. Šis vīrs no Etiopijas, ja tā tīri cilvēcīgi mēs padomājam, visticamāk apraudāja savu stāvokli. Skaidrs, ja viņš ir, tā teikt, kastrēts, viņam nevar būt bērni, viņam nevar būt dēli un meitas, viņam nevar būt ģimene. Vēsturiski viņam arī nevarēja būt piekļuvi pie Dieva. Mēs varam just līdz šim cilvēkam. Bet tagad pravietis saka, caur Jēzu šim cilvēkam ir dots kaut kas daudz vairāk, kaut kas daudz labāks par bērniem, par dēliem, par meitām. Kaut kas daudz labāks par piederību ārējai kaut kādai cilvēku kopienai. Dievs caur Jēzu šim einuham dāvā pats savu klātbūtni. Uz mūžīgiem laikiem viņam ir piekļuve pie Dieva. Uz mūžīgiem laikiem vēl vairāk viņš būs kopā ar Dievu.
Viņš patiesi uz visiem laikiem būs Dieva cilvēks, saka pravietis. Viņam būs neierobežota un vistuvākā un visciešākā tuvība Dievam. Un tagad uz tūkstneša ceļa mēs redzam, kā šis apsolījums piepildās. Uz šī senā, smilšainā ceļa piepildās tas, ko Dievs ir solījis. Pat Einuham ir cerība caur Kristu. Draugi, mums kā lasītājiem tas viss māca kaut ko ārkārtīgi svarīgu. Kristus evaņģēlijs, draugi, ir domāts pilnīgi visiem cilvēkiem. Tas ir jebkuram. Tas ir evaņģēlijs, kas ir paredzēts jebkurai pasaules tautai, jebkurai cilvēku grupai. Nav neviena cilvēces grupa, nav neviens indivīds, kuru evaņģēlijs nevarētu mainīt un uz mūžīgiem laikiem padarīt par Dieva cilvēku. Tas tiesa, ka reizēm mēs kā cilvēki, mēs kaut kā apzināti vai neapzināti visus saliekam tādos rāmīšos un kastītēs un novelkam robežas, līdz kurienē tas evaņģēlijs varētu iet un tālāk nē. Reizēm mēs paši par sevi to sakam, mēs sakam, es esmu pārāk liels grēcinieks, lai tas evaņģēlijs mani glābtu. Reizēm mēs to sakam par citiem cilvēkiem. Evaņģēlijs var glābt mani, bet ne jau viņi tur. Taču šīs dienas raksturvieta māca, ka tu vari būt vislielākais likteņa pabērns. Bet Kristus tev var dāvāt reāli iepriecinājumu, kas nāk no piedošanas un miera ar Dievu. Šīs dienas raksturvieta māca, ka tu vari būt vislielākais pagāns, latvietis vai kādas citas tautības, bet Kristus tevi var padarīt par savas valstības pilsoni. Šīs dienas raksturvieta māca, ka tu vari būt vislielākais noziedznieks, bet Kristus tev var dāvāt reālu piedošanu, reālu izlīgumu ar Dievu. Šīs dienas raksturvieta māca, ka tu vari būt Etiopijas einuhs, bet Kristus tev var teikt, es došu palīgu roku un slavu savā namā un mūros. Tas labāk par dēliem un meitām. Mūžīgu slavu es tiem došu, tā nekad nezudīs. Draugi, izlasīsim, kā noslēdzās šīs dienas raksturvieta. No 36. panta. Turpinot braukt pa ceļu, tie nonāca pie ūdens, un augstmanis sacīja: redz, kur ūdens, kas gan kavē mani, lai es tiktu kristīts? Filips viņam atbildēja: ja tu no visas sirds tici, tad var. Tas teica: es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Tad viņš lika apturēt ratus, un viņi abi, Filips un augstmanis, iekāpa ūdenī, un Filips viņu kristīja. Kad viņi iznāca no ūdens, kunga gars aizrāva Filipu prom, un augstmanis viņu vairs neredzēja. Viņš līksms turpināja savu ceļu, bet Filips, nokļuvis Azotā, gāja pa visām pilsētām, līdz kamēr nonāca Cezarejā. Mēs lasām, ka tas ceļojums turpinājās, rati brauca lēnā gaitā, un tad viņi ieraudzīja ceļa malā iespējams kaut kādu oāzīti vai mazu dīķīti vai kādu mazu upīti, mēs to nezinām. Un Etiopijas šis einuhs, viņš jautā Filipam: klau, draugs, vai ir kaut kādi šķēršļi, lai es varētu tikt kristīts? Citiem varam sakot, šis jautājums īstenībā nozīmē to, draugs, vai ir kaut kādas barjeras, ierobežojumi, šķēršļi, norobežojumi. Šodien, man liekas, pusi Rīga bija norobežota ar visu kaut kādām sētām, un cilvēki nevarēja normāli nekur nonākt. Vai ir kaut kas, kas mani var šķirt no Dieva? No tām lietām, ko Kristus sarūpē, un no tām svētībām un no piedošanas? Kristība šajā gadījumā ir vienkārši publiska apliecība to, ka einuhs saprot, kas ir Kristus, ko viņš ir pabeidzis. Un Filips viņam atbild: ja tu tici, ja tu no sirds tici, tici kam? Tas ir tas svarīgais jautājums. Mēs jau visi kaut kam varam ticēt. Un atbilde ir vienkārši: tam, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Un frāze Dieva dēls nenozīmē to, ka Jēzus ir svētās trīsvienības otrā persona, nē. Tu skaidri saproti,
ka Kristus ir šis Dieva varenais apsolītais valdnieks, kurš nāca, lai caur ciešanām un krusta nāvi cilvēkiem sarūpētu grēku piedošanu un mieru ar Dievu. Tic tam, ka Jēzus ir augšām cēlies, viņš ir reāli dzīvs, un līdz ar to viņš saviem sekotājiem apsola mūžīgu dzīvošanu. Tici tam, ka Jēzus ir valdnieks, kurš kādu dienu nāks, un visiem būs jāatskaitās viņa priekšā par to, kā viņi savu dzīvi ir dzīvojuši. Ja tu tici tam attiecībā par Jēzu, tev nav nekādu šķēršļu piekļuvē pie Dieva. Šī rakstvieta mums nemāca kristību teoloģiju, bet skaidrs, ka kristības nav kaut kāds tāds triumfāls gājiens, kur mēs visai pasaulē pasludinām par to, ka es izvēlējos Jēzu. Nē, tas nav tās. Kristības īstenībā ir Dieva darba apliecinājums. Mēs apliecinām to, ka Dievs ir žēlīgs, un viņš caur Kristu ir izglābs arī mani. Tas ir tas, kas notiek kristībās. Draugi, etiopietis, viņš beidzot ir sapratis evaņģēliju. Viņš ir dzirdējis evaņģēliju, un viņš to ir atzinis. Un nu viņš tiek kristīts. Mēs redzam, ka Filips kaut kur pazūd. Mēs nezinām, kur viņš pazuda un kā viņš pazuda. Bet svarīgi redzēt vēl vienu detaļu. Šis etiopietis, vai jūs pamanījāt, viņš dodas tālāk līksmus. Viņš ir reāli priecīgs. Un mēs varētu uzdot jautājumu, bet par ko viņš priecājās? Viņa dzīvē taču šķietam nekas nav mainījies pareizi. Kaut kādā ziņā viss ir palicis tāpat. Viņš joprojām ir einuhs. Viņam joprojām nevarēs būt bērni, nevarēs būt ģimene. Viņš joprojām nekad nevarēs ieiet Jeruzalemes templī. Visticamāk, viņš visu atlikušo dzīvi turpinās cīnīties ar visādiem iekšējiem pārmetumiem un ārējiem pārmetumiem. Taču viņš ir līksms. Viņš ir līksms, jo viņš ir Kristus cilvēks. Tie apsolījumi, par ko runāja pravietis Jesaja, ir viņa apsolījumi. Pats Kristus ir viņa iepriecinājums šajā dzīvē un nākamajā. Viņam ir dotas visas Dieva svētības debesīs. Viņam ir dāvāts nevīstošs mantojums. Pravietis Jesaja teica, ka šis cilvēks ir kā tāds savs koks, bet patiesībā šis Etiopijas einuhs caur Kristu ir kā šis zaļojošais koks pie ūdens upēm, kuram lapas nesavīst un kas augļus nes īstajā laikā. Lūk, ko mēs redzam, un lūk, par ko viņš ir līksms. Draugi, nobeigumā mēs esam aicināti uzdot jautājumu. Kāpēc autors Lūka šo notikumu šeit ir iekļāvis? Kas mums no šī ir jāmācās? Mēs jau kādām lietām pieskārāmies, tad vēlreiz tādā kopsavilkuma veidā. Pirmkārt, pa vidu visai šai apustuļu darbībai, ko mēs redzam pirmajās 8 nodaļās, šai straujai draudzes augšanai, straujai evaņģēlija iešanai uz priekšu, mēs esam aicināti nepazaudēt to fokusu, ka Dievs pats ir tas, kurš dara lietas. Dievs ir tas, kurš glābj cilvēks. Mēs nedrīkstam to aizmirst. Viņš ir cilvēku glābējs. Viņš ir lielais evaņģēlists, viņš ir lielais misionārs, viņš ir lielais sludinātājs. Un viņš izmanto cilvēkus, un viņš izmanto notikumus, lai šo savu glābšanu dāvātu bezcerīgi pazudušiem, dzīvē apmaldījušamies cilvēkiem. Tāds ir bijis Dieva lielais nodoms. Tas ir tas, ko mēs varam lasīt no vecās derības sākuma līdz atklāsmes grāmatai Bībeles beigās. Dievs ir glābējs. Jēzus saka, tad, kad viens grēcinieks tiek izglābts, tad debesīs ir ārkārtīgi liels prieks. Latviju varētu Kanādu apspēlēt 15-0. Viens izglābts grēcinieks radītu lielāks gavils debesīs. Triviāls piemērs, bet jūs sapratāt. Un ja reiz Dievs ir nodevies misijai glābt cilvēkus, šī misija noteikti izdosies. Mēs reizēm raugamies uz savu līdzcilvēku nevēlēšanos klausīties, nevēlēšanos runāt, pat vēl rupībām visādām, ko viņi vērš ticīgo virzienā un evaņģēlija virzienā.
Taču neaizmirsīsim vienu lietu, ja Dievs dara savu darbu, viņš savu darbu nav pabeidzis pie cilvēka, kamēr tas cilvēks elpo. Dieva nodoms ir milzīgs un tālējošs. Un tādēļ, lai šī patiesība par to, ka Dievs pats ir tas, kurš dara savu misijas darbu, lai tā vairo mūsu ticību, noturību un to neatlaidību lūgt par mūsu tuviniekiem, par saviem līdzcilvēkiem. Tā ir pirmā lieta. Otrkārt, šis notikums mūs māca, ka Dieva glābšanu var aizsniegt jebkuru cilvēku. Draugi, Bībele skaidri māca, ka ir tikai viens ceļš pie Dieva. Glābšana ir pieejama tikai pa vienām durvīm, caur Jēzu Kristu. Taču pa šīm glābšanas durvīm var ieiet jebkurš. Nav svarīgi, kas tu esi. Nav svarīgi, kam tu esi ticējis. Nav svarīgi, ko tu esi darījis. Nav svarīgi, ar ko tu cīnies visu laiku, katru dienu. Nav svarīgi, par ko tu bēdājies un par ko tu raudi. Nav svarīgi, cik zemu tu šajā dzīvē esi kritis vai cik augstu tu šajā dzīvē esi pacēlies. Dieva piedošana un nākotnes cerība var saņemt tik viens caur Kristu. Un ik viens no šeit klātesošiem ir aicināts ieklausīties šajā vēstī par Kristus darbu, kas dāvā piedošanu un glābšanu. Un ik viens no šeit klātesošiem var būt šīs žēlastības saņēmējs. Viņš var būt kā šis etiopietis, kurš aiziet prom līksms. Dievs ir lielais misionārs, kurš dara savu darbu. Dieva darba rezultāta svētības var saņemt tik viens cilvēks. Un visbeidzot, šī raksturvieta māca, ka Dievs saviem nodomiem izmanto apstākļus, situācijas un kristiešus, kas runā par Jēzu. Tas nozīmē, ka mums, draugi, ir jābūt vērstiem uz āru. Mēs, kristieši, nevar būt kā tāds jauks draugu bariņš, kas sēž ap ugunskura, visi skatās viens uz otru un dzied tur, kaut kādas tur dziesmas par miera upēm, kas plūst. Mums ir jābūt tādiem, kas skatās uz āru. Es pirms kādu laiku, jau pirms daudziem gadiem, lasīju tādu interesantu rakstu par bākām. Bākas, tās, kas stāv uz klintīm un kas brīdina kuģus par to, ka tuvojās krasts vai tuvojās kāds klints. Proti, bāku uzdevums bija sensenajos laikos brīdināt kuģus, palīdzēt kuģiem izvairīties no katastrofas un iebraukt miera ostā, drošajos ūdeņos. Bet šis raksts bija par to, ka attīstoties modernajām tehnoloģijām, GPS un visām pārējām navigācijas lietām, šīs bākas vairs nav vajadzīgas. Viņas ir pārvērtušās pa jaukām piekrastes kafejnīcām un restorāniem, kur jaunieši un ģimenes var doties, lai baudītu piekrastes burvību. Draugi, izmantojot šo ilustrāciju, es gribu teikt, ka draudzes nekad nedrīkst kļūt par šādām bākām. Mēs esam aicināti spīdēt tumšajā pasaulē, kurā ir nepieciešams Kristus evaņģēlijs. Mums ir jāturpina būt tādiem, kas to patiesību spīdina uz visām pusēm, vedot šos kuģus uz miera ostu, uz drošajiem ūdeņiem pie Kristus. Tajā brīdī, kad mēs sākam vairāk koncentrēties uz kafiju un piknika pie Māras dīķa, mēs sākam pazaudēt to, ka mums kā draudzē ir jābūt. Un šīs dienas raksturvieta nobeigumā mums liek aizdomāties par vēl kaut ko. Proti, cik atvērti mēs esam uz šīm nejaušajām sarunām un satikšanās reizēm. Cik drosmīgi mēs esam uzsākt sarunu ar pilnīgu svešinieku. Vai jūs kādreiz esat mēģinājuši šīs lietas darīt? Nevienmēr šīs sarunas, protams, noved pie kaut kā tāda, kur mēs, tā teikt, ar draugu pie Daugavas runājam, un viņš saka, kas man liekas kristīties. Pašvaldības policija visticamāk jums liekas kristīties. Saprotiet, ne visas šīs sarunas mūs noved pie kaut kā tam līdzīga. Taču šī raksturvieta mūs izaicina nenovērtēt par zemu visas tās mazās, garām ejošās, nejaušās satikšanās sarunas, kas mums var būt. Tik bieži Dievs šo šķietami neko var pārvērst par kaut ko neiedomājamu.
stāvēšana vienā rindā ar kādu cilvēku, blakus sēdētājs vilcienā vai lidmašīnā, svētki bērnu dārziņā, klases vecāku sapulces skolā, jauni kaimiņi ievācās, stāv virs mums, gulēšana slimnīcas palātā kopā ar pāris citiem krācošajiem vīriem, kopīgs pusdienas ar kolēģi un tā tālāk, tā projām. Katra no šīm priecīgajām, bēdīgajām, stresainajām, aizņemtajām, bezrūpīgajām situācijām var būt kaut kas tam līdzīgs. Mīļie draugi, Dievs ir lielais evaņģēlists. Viņš ir nodevies, lai glābtu šajā pasaulē cilvēkus. Visādus cilvēkus. Un viņš izmanto situācijas un notikumus. Viņš izmanto Dieva ļaudis, lai šo savu nodomu īstenotu pie citiem. Tas, ka jūs esat šeit šajā dienā, nav nekāda nejaušība un sagadīšanās. Lai kāda iemesla dēļ jūs arī šeit nebūtu, Dievs ir gribējis, ka jūs dzirdat šo vēsti. Lūksim. Labais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par to, ka Tu tiešām esi varenais pasaules glābējs. Tu esi izdarījis pilnīgi visu, lai cilvēkiem dotu cerību, reālu cerību un uz mūžīgu dzīvošanu un grēku piedošanu. Mēs pateicamies, ka Tu esi izmantojis tik daudzas dažādas situācijas un cilvēkus katra mūsu dzīvē, lai šo patiesības gaismu iespīdinātu mūsu prātā, mūsu sirdī. Un nu mēs varam šeit būt, lai Tevi slavētu. Tas mēs lūdzam, lai šī patiesība mums dod drosmi, radoši, visādi šo patiesību sludināt tālāk. Un mēs lūdzam, lai Tavs darbs pie mūsu līdzcilvēkiem pārsteidz mūs un viņus pašus. Tēvs dar savu vareno darbu pie mums un caur mums. To lūdzam Jēzus vārdā. Amen.